Šodien, braucot uz tikšanos ar jums, es domāju, katram ceļam ir savs uzdevums. Dažreiz tik mierīgs, ka to var sajaukt ar nejaušību, bet dažreiz tas kā ugunīga sporta mašīna mūs iemet Dakāras rallija trasē. Es aicinu tevi doties sevis izzināšanas ceļā kopā ar mani. Atklāt, kas patiesi sniedz prieku un spēku, un atrast tādus padomus un risinājumus, kas strādā. Un tad, pamazām, sākt dzīvot kā dāmai, kura jau zina, kam veltīt savu enerģiju un laiku. Dāmu projekta studijā pieredzējusī homeopāte Inguna Vecvagare, pie kuras pēc padomu vēršas daudzas Latvijas sievietes. Lielais revolucionāro pārmaiņu periods sievietes organismā. Man liekas, to tikai pašas sievietes var zināt, ko tas prasa. Menopauzes izaicinājumi skaidrosim kopā ar ginekoloģi Daci Matuli. Es teiktu, menopauze ir filozofisks pārdomu laiks, kurā tu pārvērtē savas vērtības un ieej jaunā kvalitātē. Diskrēta tēma – iekūriņa muskulatūras zudums un labsajūta. Meklējam risinājumus. Ja viņa pamatnīte atrodas tieši pret gravitāciju, tad visas dzīves laikā šai mazajai muskuļu grupai ir jānotur viss un jāatbalsta visi mūsu iekšējie orgāni. Un rotas īstai dāmai – tikšanās ar rotu mākslinieku. Kakarot viņu vajag uzlaikot. Jā. Dāmu projekta studijā šovakar ārste homeopāte Inguna Vecvagare. Labvakar, Inguna. Labvakar. Tu esi dāma ar brīnišķīgu stilu un eleganci, un es pat esmu dzirdējis, kā tev draugi saka, Inguna pat uz traktoru ir eleganti. Kā tev tas nākas? Tas varbūt no malas ir labāk redzams, bet man gan arī mazmeitiņa man saka, Ici, kāpēc vienmēr esi tāda sapucējusies? Es nezinu, man tā patīk, man laikam tā vajag. Tu pārstāvi jomu, kas ir tāda neviennozīmīgi vērtēta. Ir cilvēki, kas diezgan lielu skepsi skatās uz homeopātiju. Kāda šobrīd ir homeopātijas vieta Latvijā? Kā cilvēki pret to izturās? Kāda tev sajūta ir? Es domāju, ka Covids ir iedevis tādu lielāku uzticības handikapu, jo Covidā homeopāti ārstēja ļoti daudz pacientus, ļoti daudz. Un es domāju, ka caur turieni ir arī atnākusi tāda lielāka uzticēšanās, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā vienmēr būs tādi, kas ir par, un vienmēr būs tādi, kas ir pret. Jo tas ir kaut kas, par ko laikam vai nu ir jābūt pārliecībai, vai varbūt tieši otrādi izmisumam, lai gribētu, nezinu, pievērsties homeopātijai. Jo, piemēram, senie, kā teikt, vecie homeopāti, kas ir tur pagājušais gadsimts, kas ir kļuvuši par homeopātiem, teiksim, tie ārsti, no kur grāmatām mēs šobrīd mācamies, viņi visi kā viens ir bijuši klasiskās medicīnas ārsti. Un viņi no turienes faktiski ir pārceļojuši uz homeopātiju, un parasti mērķis ir bijis pierādīt, ka homeopātija nestrādā. Kā tu pati pārceļoji uz homeopātiju? Tas bija tāds drusku ceļojums, tas bija tādā nelielā laika periodā, bet vispār diezgan ātri. Bet arī bija tā skepse, kas tur ir tajā homeopātijā? Zini, kā man gāja tā, viss tas sākās ar kaut kādiem 5. 6. kursa eksāmeniem, un kad tu cilvēks, piemēram, atver, tev ir jānoliek terapijā eksāmens, un tu ņem cauri visu grāmatu, visu, to literatūru, kas tur ir. Un es vienā brīdī saprotu, ka es lasu par autoimūnajām saslimšanām, un tur viss ir viens un tas pats. Tātad, katrai slimībai, protams, ir savi simptomi, bet iemesli nezināmi, terapija simptomātika, prognoze pesima. Par jebkuru no tiem autoimūnajiem stāvokļiem. Un es domāju, kā tas tā var būt? Man ir tur kaut kādi 20 gadi, mazliet vairāk, man taču ir jāglābi pasauli, es taču esmu ārsts, man taču ir, es nevaru, mani neapmierina tāda atbilde, ka neko nevar darīt. Un tad man rokās nonāca homeopātijas grāmata, vēl vecajā drukā, Latvijas laikā izdota, un es to grāmatu lēnā garā pa naktīm studēju, strādājot stomatoloģijas institūtā. Es strādāju pa naktīm par māsiņu.
bija vienkārši grandios mans pārsteigums, lasot to grāmatu, kādas ir sūdzības. Jo man institūtā par tādām sūdzībām neko neviens nestāstīja. 3-4 teikumi, jā, par ko mēs varētu jautāt pacientam, un viss, un pēkšņi, jā, man paverās pilnīgi jauna pasaule. Nu, un tajā laikā es iepazinos un pēc tam arī apprecējos ar savu vīru, kurš bija akupunktūras ārsts un arī homeopātijas piekritējs. 91. gadā es izgāju kursus Latvijā, un 94. gadā man jau bija pirmie lielie mācību projekti. Es iesāku ar Kijevu. Un tad jau bija visa pasaule. Un, kā es saku, mana motivācija mācīties homeopātiju bija bezgalīga. Viņa bija vienkārši, es pati, ka tagad atceros, kādos apstākļos es dzīvoju un kur es nebraucu un kādas tikai visas šausmas es nepiedzīvoju, jā, visādās svešās zemēs. Jā, un nekas mani neapturēja. Mans vīrs man atbalstīja tajā, jo tad, kad es braucu projām, es braucu prom uz 2-3 nedēļām, bērni bija mazi mājās, un es zinu, ka vienā brīdī mana vecākā meitiņa teica, mamma, kur tu brauksi? Es braukšu uz Kijevu. Un es saku, mamma, man tā Kijeva nemaz nepatīk. Bet, Ingun, vai tu kādā brīdī esi apšaubījusi homeopātiju? Nekad. Mans mācīšanās veids bija patiesībā diezgan unikāls, jo Dr. Rudauska no homeopātijas centra, es viņu regulāri aicināju pie sevis uz Rīgu. Veselu nedēļu viņa pieņēma manus pacientus, un es sēdēju tajā pieņemšanā un klausījos, kā viņi to dara. Un tad es braucu uz Kijevu, un es sēdēju pie viņas pacientiem tur, un arī klausījos, kā viņi to dara. Un es esmu viņas kabinetā pavadījusi 17 gadus, kā minimums. Cik brīnišķīga pieredze. Jā, un tāpēc man arī ir bijusi tā pārliecība tik liela, tāpēc, ka man ir bijuši blakus tādi kolēģi. Jā, un tad, kad es skatos, ko viņi ir varējuši izdarīt, jā, un kad tas process aiziet, jā, un kad tas rezultāts ir, jā, man nav vispār nekāda pamata apšaubīt. Vai homeopātija der visiem? Jā, homeopātija der visiem. Būtu labi, ja pacients ir, kā teikt, uz sevi orientēts un spējīgs sevi raksturot, novērot un tā tālāk. Bet es domāju, ka homeopātija, protams, der arī tiem, kuri to apšauba un tā tālāk. Un kādreiz man liekas, ka tiem cilvēkiem lielākais sods būtu nonākt pie homeopāta, kas viņiem varētu palīdzēt. Jā. Mūsu raidījums ir domāts dāmām 40+. Kā homeopātija var palīdzēt vai atbalstīt sievieti viduspārējā? Pat ļoti var atbalstīt, jo menopauze, premenopauze, postmenopauze, viss tas periods, tas ļoti, ļoti lielais revolucionāro pārmaiņu periods sievietes organismā, viņš, protams, prasa, es nezinu, no sievietes, man liekas, to tikai pašas sievietes var zināt, ko tas prasa. Jā, tas prasa krīzes izēju, no krīzes pārmaiņu, pārvarēšanu, sevis pieņemšanu. Jā. Pie tam tie menopauzes simptomi sievietēm izpaužās ļoti dažādi. Tie var būt fiziski simptomi, tie var būt mentāli garīgi simptomi, tās var būt depresijas, trauksmes, miega traucējumi, jā, tur spiediena izmaiņas, viss kaut kas, jo klasiski karstumviļņi, jā, un tā tālāk, tas jau ir tikai tāds viens tāds mazs novērojums, jā, vai viena neliela sūdzība no vis tā pārējā, jā, kas ar sievietes organismu vispār notiek. Un homeopātija ir man ļoti daudz ir pacientes, jā, šajā vecuma posmā. Sanita nesen sagaidīja savu apaļo jubileju. Viņas ikdiena paiet radošā darbā, bērni izauguši, tagad ir vairāk laika sev. Sanita ir pat nesen izdevusi savu dzejoļu grāmatu, un viņa atzīst, tieši radošums ir tas, kas ikdienā palīdz uzturēt mūžu garu. Agrāk manā dzīvē ik pa laikam bija dažādas krīzes, līdz ar to, ja mēs šo raksturojam premenopauzi kā jaunu krīzi,
kur ir kaut kādi raksturīgi elementi. Ļoti grūti, manā gadījumā, to bija nošķirt no kaut kādām citām krīzēm. Man liekas, mēs visi nebaidījāmies sākt iet 1. klasē. Mēs nebaidījāmies beigt vidusskolu, bet pēkšņi parādās bubulis, menopauze. Un menopauze manā asociācijā ir kāda daļa no mūsu dzīves. Un man liekas, ka dzīvi jau nevajag nevienu baidīt, kurā mēs ieejam. Un es teiktu, menopauze ir filozofisks, pārdomu laiks, kurā tu pārvērtē savas vērtības un ieej jaunā kvalitātē. Un man patiešām gribas uzsvērt jaunā kvalitātē. Galvenais arī, ko es vēlētos pateikt, tas, ka ne visiem ir jādzer hormoni. 10–20% sieviešu būs tā, beidzās menstruācija, ka klikšķis un viņi vairs nav. Nu, nav. Es nepamanīju, kaut kad bija janvārī un viss beidzās, un nav nekāda cita simptoma. Un tas nozīmē, ka ķermenis ļoti harmoniski ir iekļūst tajā nākošā attīstības fāzē, un nav visiem jālieto hormoni. Tad būs daļa, apmēram 60% sieviešu, kuriem būs karstumviņi, kuriem karstumviņi jau var parādīties ievērojami pirms pēdējā mēneša reizēm, ko mēs saucam par premenopauzi. Un premenopauzi raksturo menstruālā cikla izmaiņas. Cikls var mainīties, asiņošana var mainīties, mēneša reizes paliek īsāks, neregulārāks. Un epizodiski var parādīties karstumviņi, kas pāriet. Un tas ir ļoti interesanti, tas ir saistīts gan ar smadzenēm, jo smadzenes sūta impulsu solnīcām. Folīkuļu stimulējušos hormonus sūta impulsus, hipofīze, hipotalams, saka olnīcām, kur ir olšūns, un tad olnīcas mēģina sameklēt, un te parādās tā neregularitāte, neviendabīgais estrogēna, progesterona plūsma, teiksim, cirkulācijā, menstruālā cikla laikā. Nu, lūk, un tad, kad mēs nonākam šajā periodā, ja, varbūt kādai nebūs vajadzīga terapija, un tad būs daļa, kurām patiešām dzīves kvalitāti nodrošinās menopauzes hormonālā terapija. Menopauze ir dabīgs dzīves turpinājums. Posms, ko iespējams nevis pārdzīvot, bet piedzīvot ar veselīgu, līdzsvarotu attieksmi, kā kārtējo soli savā sievietes stāstā. Man palīdz arī kustības, es gan katru dienu vingroju, un man ikdienas rutīna ir ļoti vienkārša, un tieši tāpēc man tā palīdz, tāpēc, ka ir rīti, kad negribās, un tad es saku, tikai šo maziņo vingrinājumu, un tad es to mazo vingrinājumu, es saku, tagad to nākošo mazo vingrinājumu, to nevajag taisīt visu, to nevajag pusstundu vingrot, vai Dievs pasaka, tur 2 stundas. Uztais 3 vingrinājumiņas, 3 minūtītes. Un tad reizēm tas aiziet pat ilgāk, reizēm pat stundu, bet reizēm nē, tas ir dažādi. Viņas ikrīta komplekss sākas ar pavisam nelielu rotācijas vingrošanu ķermeņa augšdaļai. Kad tik grūti izkāpt no gultas, viņa iesaka vienkārši dari, kāda esi. Un dari to pavisam brīvi. Locītavu veselībai menopauzes laikā pievēršam īpašu uzmanību. Svarīgi ir arī izstaipīšanās. Katru rīta rosmes vingrinājumu viņa dara vien 20 sekundes, bet ar to pietiek, lai enerģija pietiktu visai dienai, jo rīts iesācies ar uzmanību un rūpēm par sevi. Es skaitu īstenībā uz 20. Un tad sanāk, es pastiepjos. Noslēgumā jogas elpas, kas palīdz prāta fokusam un nelielai meditācijai. Mums sievietēm ir svarīgi, lai muskuļi un nervu sistēma tiktu atbalstīta. Tāpēc talkā var nākt īpašs uzturvielu komplekss Magneflex, kur magnijs ir kopā ar kolagēnu, D un B6 vitamīniem, kas palīdz muskuļu darbībai, nervu sistēmai un kaulu veselībai. Otrā tipa kolagēns ir dabīga locītavu sastāvdaļa, bet C vitamīns veicina normālu kolagēnu veidošanos. D vitamīns palīdz uzturēt kaulu veselību un normālu muskuļu darbību. Tas ir īpaši svarīgs sievietēm menopauzē. Ja tu 20 gadus primāri esi māte, arī darbiniece un arī cilvēks, kurš pelna naudu, bet arī māte, un tad tev bērni izauguši, tad man pēc tam jaunākā meita tikai šogad pārvācās dzīvot atsevišķi. Un tad sanāk, ka man ir jāmācās no jauna, kā tas ir, ka tu pats esi savas dzīves centrā. Menopauzes laiks var būt arī patīkams. Tas ir laiks sev. Un jā, dzīve briedumā kļūst patiesi laba, ja ieklausāmies sevi un savā ķermenī.
dzīvesveidai galvenais nenolikt to rīta motīvu, kad, ak, Dievs, es palieku veca, man ir beigušās mēneša reizes pie spoguļa. Nu, varbūt ir vērts pie leduskapja pielikt šādu zīmīti. Man ir beigušās mēneša reizes, nē, naktī ēst, ja. Nu, varbūt tas būtu loģisks, jo katrs gads mums atnes 400-600 gramus klāt. Fiziskā aktivitāte ir vajadzīga, zīmīt pie leduskapja ir vajadzīga. Un atrast to, kas tev sagādā prieku, lai katru rītu, kad tu sevi satiec spogulī, teikt, ak, Dievs, cik forši es izskatos. Turpmāk raidījumā Inguna Vecvagare par pieņemšanu un spēju dzīvot tālāk. Tā tukšuma sajūta, viņa ir klātesoša katru dienu, katru mīļu brīdi. Viņa nekur nepazūd. Laiks nedziedē. Izmēģināsim efektīvas un neinvazīvas pirmssvētku procedūras. Jā, tāda svaiga. Svaiga ādiņa ir ļoti tāda. Cik svarīgi ir rūpēties par iegurņa muskulatūru. Šī ieguņa pamatnīte atrodas tieši pret gravitāciju, tad visas dzīves laikā šai mazajai muskuļu grupai ir jānotur viss un jāatbalsta visi mūsu iekšējie orgāni. Mums dāmu projekta sakarā ir sanācis aprunāties ar dāmām, kuras ir gājušas cauri ļoti nopietnām slimībām, un kas ir interesanti, viņas saka, zini, es kaut kādā brīdī biju par sevi aizmirsusi. Jā. Vai tu jūti saistību ar šo Inguru? Protams, man jau arī, tas ir pati esmu gājis cauri visam kaut kam, un nav tā bijis, ka dzīve ir tikai rožu lauks. Ingu, un tu esi dalījusies arī par savu pieredzi zaudējot dzīves biedru. Kas tev palīdzēja šai krīzē tikt pāri? Es nezinu, vai man kāds ir palīdzējis, bet, protams, tie, kas man ir stāvējuši blakus, mani draugi un ģimene un tā tālāk, bet, zini, es tev teikšu tā, ka pašai vien nācās no turienes tikt ārā un izkārpīties no tā. Tur, kādreiz ir pat kaitinoši, ka tev kāds ir blakus un kaut ko tur komentē un saka, tu turies. Ja? Ko tu tur turēsies? Nav jau ne spēka, ne resursa, nekā. Tas laiks dziedē? Nedziedē. Nē, tā tukšuma sajūta, viņa ir klātesoša katru dienu, katru mīļu brīdi. Viņa nekur nepazūd. Laiks nedziedē. Ar laiku varbūt pieklust, jā, kaut kādas emocijas. Ar laiku tu iemācies rēķināties, ka tu tiešām esi viens pats, un tā tālāk, jo sākumā mani kaitināja fakts, ka manā mājā beidzās tualets papīrs. Es apraudājos no fakta, jo tā bija lieta, par kuru man nebija jārūpējās. Viņš vienmēr tur bija. Paiet 10 gadi, es vēl atrodu laukos šķūnī viņa pirktas kaut kādas saimniecības lietas, kaut kādus tur caurules, dārza laistīšanas, kaut kādus tur knibučus, jā, es ņemu, lietoju un raudu, kas tur kāda tur pierešana, jā. Tas, ko es dzirdu, tu mācies dzīvot no jauna. Varbūt tā arī varētu teikt, jā, jo es biju ļoti apjukusi pēc viņa nāves. Ļoti apjukusi. Tas, laikam, ir tāds īstais vārds. Ingun, ir atšķirība palikt vienai vai būt vientuļai. Tur ir atšķirība tais vārdos. Pilnīgi noteikti. Jā, es esmu viena, bet es nekādā ziņā neesmu vientuļa. Bet es teiktu, ka es esmu tāds ļoti liels vientulības mīlētājs. Man tas vientulības minimums ir ļoti vajadzīgs. Jā, tu dzīvo ar prieku, ar tādu... Jā, tur tajā nav nekā traģiska. Jā, vienam dzīvot tajā faktā nav nekā traģiska. Jā. Kaut gan redz tā vienatnības, vientulības sajūta, ja tu tāds jūties, tāds viens un pamests, tā jau ir tāda ļoti subjektīva. Jā, ļoti subjektīva. Un kā ir ar draudzenēm? Redz, tas ir vēl viens dāmu projekts. Jā, draudzenes, tas ir vispār tiešām kaut kas absolūti svēts, jo draudzenes arī ir viena no tām lietām, kura tev liek saņemties. Jo kā tad es iešu satikties ar draudzenēm un slikti izskatīties? Tas nav iespējams. Nemazgātiem matiem. Piemēram, tas nav iespējams. Tev ir, jā, pie tām, mēs jau tā kā ar draudzenēm, mēs jau parasti kaut kur izejam, jā, tā ir kaut kāds pasākums, jā, kaut kāda sabiedriska vieta un tā tālāk, jā. Un tas ir atkal, jā, un tad mēs izejam, un tad es redzu tās savas draudzenes.
Nu, un tad man atkal ir latiņa, un es pie tām esmu vecākā. Jā, man ir visvairāk gadu. Mēs runājam par stilu un eleganci, un es nevaru nepieminēt tavas rotas. Tev vienmēr ir tik brīnišķīgas rotas. Kas dāmām ir ar to rotāšanos? Nu, pirmkārt, patīk rotāties, bet, zini, saka, ka cilvēki, dāmas, kurām ir rotas, kuras valkā rotas, kuras pie tā piedomā, viņām jau ir pavisam cita, kā teikt, prāta konstrukcija, jo rotas ir pēdējais, kas mums ir vajadzīgs. Rotas mums nav vajadzīgas, ja? Tā ir augstākā prāta konstrukcija, ja valkāt rotas, ja viņas tev ir vajadzīgas, tev jau vajag vēl kaut ko, tā kā tās pamatvērtības ir nosaktas, bet tev vajag vēl kaut ko. Tev nepietiek ar to, ka vēders ir pilns un miedziņš izgulēts. Lai tev iet tik labi, ka tev pietiek rotām. Šis ir tik skaists vēlējums. Es šo aizņemšos draudzenēm vēlēt. Jā, un kļūst atkarīgi no tā. Brīnišķīga atkarība. Jā. Ja jau rotāties, tad rotāties. Devos uz dāmu tikšanos ar rotu mākslinieku Kristu Zariņu, kurš atveda mums parādīt savus jaunākos darbus. Kā viņš pats saka, tās ir intelektuālas rotas dāmai, kas zina, ko vēlas. Es gribu šo. Man liekas, ka tas ir tāds, kas būs tas Tev varētu patikt. skaisti iekrīt tajā bedrītē. Viņš jau kā sajiet ar šo kopā. Jā. Klau, kādas tev tendences tu esi pamanījis, kā sievietes izvēlas rotas? Vai tas notiek intuitīvi? Ir dažādi. Bet, ja ir šaubas, vienmēr lūdzu padomāt, tāpēc, ka man ir baigi pašam personīgi svarīgi, lai tā rota nav emocionāls pirkums, lai viņa sagādā prieku ilgu laiku. Kā to var sajust? Vai ir pareizais īpašnieks vai nav pareizais īpašnieks? Kā, bet man kaut kā līdz šim ir paveicies. Es gribu cerēt, ka es zinu, ka visas rotas nokļūšas pie pareizā īpašnieka. Protams, arī es tiku šo rotu savaldzināta, tomēr lēmums jāpieņem atbildīgi, lai šī rota ir tā īstā tieši man. Kas ir šis? Tas ir akvamarīns un sudrabs. Man liekas, ka tur ir safīriņš jau maziņš noslēpts. Es parasti man patīk kaut ko noslēpt. Viņam apakšā ir tur safīriņš kaut kur jābūt vienā vietā. Un tad citreiz man patīk iekšā ielikt dimantiņu viņos vēl un noslēpt kaut kādu lietu, ko zinu tikai īpašnieks. Labvakar! Labvakar, Ingūna! Kāds prieks redzēt, kāds prieks atkal satikties. Tagad jāskatās, tev jārāda, tev viss jākomentē, kas mums te ir pa baigiem skaistumiem. Kaut ko jau tu esi redzējis no Klausies, un šitas ir tavā tas stilā. Ir jaunais, tas ir jauns. Tas man bija tāda ar domu par Āfriku. Nē, pie pērlēm arī var. Es domāju, ka netraucēs, jā. Un starp citu, šitajā kombinācija arī nav slikti. Tas arī ir ļoti dīvaini. Bet redz, ar tām mākslinieku rotām tā ir, ka viņas ir tomēr tik īpašas. Viņas gaida savu īpašnieci. Tas ir jauns arī pilnīgi. Tāds eksperiments un ar akvamarīnu, jā, un to vajag noteikti skatīties, kā viņš uz pirksta izskatās. Akvamarīns mums vispār ir tik tāds, ka viņu vispār pat redzēt nevar, ka viņš tur ir. Paskaties, vai nav skaisti? Ir ļoti. Elīze, kas tev ir rotas? Man rotas ir tas elements, kas, ja ir darbs, tad darbs ir jāpabeidz, un rota ir šis noslēdzošais elements. Bez rotas nav pilna tērpa. Un es jau ilgāku laiku dzīvoju ar domu, ka tieši šim trūkst nobeiguma, kaut ko ar violetu, kaut ko ar sudrabu, un es ieraudzīju šīs rotas, un es sapratu, ka jā, tas ir tas, kas te pietrūkst. Un tagad jau vairs nepietrūkst. Ļoti skaisti. Bet man liekas, ka mums Latvijā vispār sievietes smuki ģērbjās un smuki rotājās, un mums ir daudz ļoti skaistu rotu meistaru, tā kā Krists un citi. Jā. Man liekas, mēs mākam to darīt. Vai ne? Un tagad uzvēlas to rotu, tev arī pats sev liecies skaistāks, vai ne? Un var iet un darīt lielas lietas. Ne, pats sev skaistāks, es neteiktu. Ne. Es teiktu tāds apmierinājums, jā. Un arī, protams, jā, ejot un zinot, ka es satikšu savus draudzenes, kuras arī rotājās, jā. Un ka viņas pasaka, kāda skaisti. Tas man arī tā kā no svāra, jā. Šajā vakarā dzirkstīja prieks, radošums un īstena dāmu aizrautība.
Mēs pielaikojām, komentējām, diskutējām un patiesi uzlādējāmies. Un es nodomāju, vai mums tiešām jāgaida princi ar samta kastīti rokās, vai arī īsta dāma pati sev ir labākā dāvinātāja. Rotas dāmas ļoti bieži dāvina pašas sev. Pārsvarā, jā. Pie mums nāk dāmas, kas pašas nopērk savu. Tas ir, man liekas, tāds brīnišķīgs veids, kā nosvinēt kaut kādus savus panākumus vai kaut kādus tādus, notikumus dzīvē ar kādu skaistu rotu. Kas tev pēc tam atgādinās, par to, ko tu esi piedzīvojis vai sasniedz. Un kad vakara gaismā dāmas malkoja proseko un runāja par dzīvi un rotām, es sev jautāju. Varbūt patiesais greznums nemaz nav uz kakla vai pirksta. Varbūt tas ir pašā sievietē, kad viņa beidzot izvēlas sevi. Aprunāties ar savām draudzenēm, man vecuma drusku vecākām, tas, ko es dzirdu, ir stāsts par pašapziņu. Par to, ka mums varbūt augotajā postsovietu laikā ir cietusi tā pašapziņa. Es domāju, ka tas laiks vispār bija tāds šausmīgs, traģisks un briesmīgs. Jā. Protams, ka mēs tās sekas pilnīgi noteikti zinām joprojām. Tur bez tā vispār nav iespējams, bet tāpēc es saku, tāpēc tev visu laiku ar sevi gudro ir jārunājās, lai tu tiec tam pāri, lai tevi tas ietekmē arvien mazāk. Ja tu vari paskatīties uz sevi no malas, un tavā dzīvē viss daudz maz ir kārtībā, un tu spēj smaidīt, tu spēj sevi nodrošināt, tu spēj veikt savus pienākumus, ja? Tev turās veselība, ja? Tad pa lielam, tādos lielos posmos tu esi uz pareizā ceļa. Tu tā kā savā dzīvē, tādas lielas lietas it kā es izdarīju pareizi. Ja? Bet tas pareizais jau ir katram savs. Pareizais jau ir, kā teikt, tikai priekš manis tas ir pareizais. Ja? Tas nav kuram katram. Nevelti, es esmu cilvēks, kas tic reinkarnācijai un daudzajām dzīvēm, kad es gribu izdarīt šajā dzīvē pēc iespējas vairāk, lai man nākamajā ir vieglāk. Labi, viens ir homeopātija, kā vēl es varu sevi atbalstīt tajā viduspārējā? Es kādreiz par sevi domāju, ka es kaut kā esmu pamanījusies iemācīties runāt, domāt un darīt vienu un to pašu. Jāmēģina sadraudzēties ar galvu, nedrīkst sev melot, nedrīkst, ja tu skaties uz sevi gudro spogulī un mīļo, tad, esi tur tāda. Bet tas, ko dāmas saka, viņas skatās tajā spogulī, tajā pusmūžā, un viņām nepatīk tas, ko viņas redz tajā spogulī. Uzkrāsojies, aizēj pie kosmetologa, pēc, lai sevi neiepriecinātu, bet tas ir jādara sev, tas gan. Jo tad, kad es jūtos priecīgi un apmierināta, tad es arī jūtos labāk. Protams. Arī Ievai patīk labi justies un labi izskatīties. Un šodien viņa dodas uz konsultāciju pie dermatologa, lai izsvērtu, kādas efektīvas sejas mirdzuma un atjaunošanās procedūras būtu ieteicams veikt pirms svētkiem. Svētki tuvojās un jūt, ka nepieciešama kaut kāda SOS procedūra sejas atjaunošanai, varbūt mirdzuma efektam. Biorevitalizācija, botulīna injekcijas vai spēcīgas lāzera procedūras nebūtu pareizā izvēle svētku laikā, jo nekad nevar paredzēt individuālas reakcijas. Taču tādas maigas un mitrinošas metodes kā HydraFacial iedarbojas kā uzmundrinājums augstajā sezonā nogurušajai un sausajai ādai. HydraFacial procedūra, tā ir aparāta tehnoloģiskā procedūra, ar kuras palīdzību vienmērīgi tiek nolobīts ādas atmirušo šūnu slānītes, tiek iztīrītas pāras, kas jums ir platas, un tad arī atbilstoši jūsu problēmām mēs gan mitrinam ādu, ievedot papildus mitrinošas vielas, gan arī dažādas anti-age aktīvās vielas, kā piemēram C vitamīnu, peptīdus un citas svarīgas vielas. Un otra lieta, ko es varētu jums piedāvāt, ir šī te PRX procedūra. Droši vien esat dzirdējusi. Jā. Tautā viņu mēdz dēvēt par bezadatu biorevitalizāciju. Procedūras pamatā ir tas, ka kosmētiķis mums uzklāja uz ādas, tātad trihloretīķa skābe, kur ir bagātināta ar ūdeņraža pārskābi, un būtībā tādā veidā šī aktīvā viela nokļūst jūsu ādas vidējā zonā, vidējā daļā, nekairinot un neradot lobīšanos virspusē.
Un tieši iemeslu dēļ tā ir ļoti piemērota arī procedūra pirms kaut kādiem gaidāmiem pasākumiem. Es neieteiktu procedūru, protams, veikt iepriekšējā vakarā pirms pasākuma, bet dienas 3, 4, 5 droši. Tad tas drošais periods būtu respektīvi kaut kādas nedēļa pirms viņu var veikt pilnīgi droši. Pat īstenībā mēs sasniedzam arī 2. dienā pēc procedūrām 95% cilvēku ir vienkārši izcils efekts, seja mirgos, staro. Mēs iegūstam šo saucamo tādu glow efektu. Es pat nezinu, kā iztulkot, bet seja tiešām izskatās tāda atpūtusies un ļoti svaiga. Bet, ja mēs gribam atkal savukārt sasniegt šo te ilgtermiņa efektu, tad noteikti ir jāveic šis te procedūra kurs, kas ir 3 līdz 5 procedūras atkarībā no ādas problēmām, individuāli, arī intervalu 10 dienas. Tas, ja mēs gribam ilgtermiņā, lai jūs izskatītos brīnišķīgi ne tikai pēc nedēļas, bet arī šis efekts saglabātos uz ilgāku laiku. Tātad procedūras pamatā ir tās, ka aktīvās vielas, nekaitējot epidermai, apejot epidermu ādas virsējo slānīti, nokļūst ādas vidējā daļā, tur, kur atrodas viss tas, kas nosaka, ka mūsu āda ir tvirta un stingra. Un notiek šī stimulācija. Tātad fibroblasti šūnas, kas ražo kolagēnu elastīnu, tiek stimulētas. Tātad mēs stimulējam šo te ādas atjaunošanos. Bez adatām, bez agresīvām procedūrām. Un vienlaicīgi arī nebojājot un neietekmējot ādas virsējo slāni. Tas nozīmē, ka nebūs, tā kā pēc klasiskā ķīmiskā pīlinga, nebūs ādas virsējā slāņa lobīšanās. Un tieši tāpēc šī tā procedūra, ko es jums iesaku pirms pasākuma. Nākamā dienā es varu atgriezties savā ikdienas dzīvē. Jūs varat tūlīt atgriezties. Nav nekāda ierobežojuma. Dodamies kopā ar Ievu izmēģināt PRXT33 pīlinga procedūru, kuras īpašais sastāvs iedarbina ādas dabiskos atjaunošanās procesus šūnu līmenī. Būs dubultā tīrīšana, labi. Vispirms rūpīgi tiek attīrīta sejas āda un dekoltē zona. Pēc tam tiek uzklāts losjons, lai ādu vienmērīgi sagatavotu pīlingam. Tālāk seko pats pīlings, kuru atkarībā no ādas tipa 2 līdz 4 reizes plānās kārtās uzklāj un ar maigām kustībām iemasē ādā. Kad šķīdums iedarbojas, atlikumu saudzīgi notīra. Trihloretīķu skābe šeit ir iekšā, kojas skābe un ūdeņraža pārskābe. Tas būs vairāk tāds, kas nomāc to lobīšanos, Metode atbalsta kolagēna veidošanos un palīdz atjaunot ādas struktūru, piešķirot vieglu liftinga efektu, turklāt tas viss notiek neinvazīvi, nepaliks neredzamas pēdas. Šī procedūra ir piemērota nogurušai, plāvai, porainai vai hormonālu izmaiņu ietekmētai ādai. Normalizējas tauku dziedzeru darbība, ražojas tik būtiskais kolagēns un āda pēc procedūras kļūst redzami gludāka un tonizētāka. Ar laiku arī sejas tonis izlīdzinās un pat samazinās pigmentācijas plankumiņi. Pirmās pārmaiņas Ieva ieraudzīs jau pēc vienas reizes, bet ar katru nākamo procedūru rezultāts solās kļūt noturīgāks. Nav nekāds sezonāls raksturs. Praktiski nē. Tikai saku, neejam uzreiz saulē 48 stundas nesauļojam ādu, Tas pats solārijas lietojam SPF krēmu. Uz attīrītas ādas uzliek masku, kas tiek izvēlēta atbilstoši sievietes ādas vajadzībām. Pēc maskas noņemšanas, lai nodrošinātu ādas aizsardzību, uzklājam mitrinošu krēmu sejai, kaklam un ādai ap acīm. Bet kā pats pēdējais solis būs pat ziemā tik nepieciešamais Dermastir saules aizsargkrēms ar SPF, lai pasargātu svaigi kopto ādu. Tā būs mirdzoša un gatava svētku sezonai. Par dermatoloģiski drošiem estētiskās medicīnas risinājumiem ar izdevīgiem pirmssvētku piedāvājumiem dodies uz Dr. Mauriņa klīniku skaistajā Meža parkā. Turpmāk raidījumā homeopāte Ingūna Vecvagare par dāmas viedajiem gadiem. Man ir pilnīgi vienalga, ko par mani domā. Jo es nevarētu teikt, ka man 30 gados bija vienalga, ko par mani domā. Vingrinājumi veselam iegurnim un risinājumi vājai muskulatūrai.
šī ieguņa pamatnīte atrodas tieši pret gravitāciju, tad visas dzīves laikā šai mazajai muskuļu grupai ir jānotur viss un jāatbalsta visi mūsu iekšējie orgāni. Tu tik brīnišķīgi teici par tiem saviem 60 plus. Pasaki, kas ir tāds kaut kāds 3 lietas, kas 60 plus vecumā ir ļoti, ļoti forši? Zini, man liekas, ka visforšākais ar gadiem ir tā brīvība un pašpārliecinātība, kas tev nāk ar gadiem, jo man nevienam vairs nekas nav jāpierāda. Man nevienam, ne ar vienu man nav jāstrīdās. Man ir pilnīgi vienalga, ko par mani domā. Jo es nevarētu teikt, ka man 30 gados bija vienalga, ko par mani domā. Jo, saprot, man arī, teiksim, tas gan arī ir tāds bijis gadiem ilgs, vairāk nekā 30 gadus ilgs treniņš attiecībā par homeopātiju. Jā. Nu, izturēt, jā, kad es savai jaunākajai meitai, kura ir ārsts, jautāju, vai viņa grib gadījumā, varbūt viņa arī grib kaut ko darīt. Homeopātijā viņa teica, nē, māmu, es to nevarēšu, jo es negribu, ka mani sit katru dienu. Jā. Tas jau tev arī iedod, jā, tādu nezinu, spēku. Bet, zini, es teikšu arī tā, ja man nebūtu tomēr manā darbā tik daudz panākumu, jo tas ir kaut kas, kas tev iedod atkal to tavu nākamo izaicinājumu un spēju, jā, to izaicinājumu realizēt. Jo es redzu tos panākumus, es redzu, kā tie cilvēki veseļojās, jā, es redzu, kas ar viņiem notiek, tas iedod ārkārtīgi gandarījumu. Un tad tas ir tavs spēks, tas ir tava nākamā atkal platforma, jā, uz kuras tu atkal esi drošs, stabils, jā, un tu atkal var doties tālāk. Inga, un kā ir ar to teicienu, ka tās slimības viss ir galvā? Nu, ka no galvas tas nav? Nē, tam es gan nepiekrītu, ļoti daudz, kas ir galvā, bet ļoti daudz, kas ir arī, nu, teiksim, kas ir tīri mantotas, ģenētiski noteiktas, jā. Kaut gan arī par traumām kādreiz var teikt, ka tas ir kaut kas, jā, kas ir saistīts ar to galvu, jā. Protams, ka tas viss tā ir, jo, piemēram, tad, kad mēs slikti jūtamies, vai tad, kad mums mēs esam pārstrādājuši jēgu, jā, vai vēl kaut kā, droši vien, ka tad ir vieglāk saslimt vai vieglāk kājai aizķerties, jā, un tas tā ir. Bet tomēr, piemēram, tad, kad man māmas nāk un saka, tās laikam tur tās manas problēmas, un tāpēc bērnam tas atopiskais dermatīts, es saku, nebūsim tik augstprātīgi. Un tad mēs sevi vainojam, ja, ka tas ir mūsu dēļ. Es saku, nebūsim tik augstprātīgi, tik spējīgi jūs nesat. Tā nav jūsu vaina. Jā, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Jā. Tā kā, nu, daudz kas ir galvā, ļoti daudz kas ir galvā, bet es nepiekrītu, ka viss. Ka viss ir galvā. Kad sieviete sasniedz 40 gadu slieksni, ķermenis mainās. Dažkārt pavisam nemanāmi, citreiz ļoti konkrēti. Budas mūžā no rītiem dāmas tiekas iegūrņa pamatnes muskulatūras treniņā. 1 stunda tikai sev, kurā sakārtot ķermeni, atjaunot spēku un iemācīties ieklausīties savās ķermeņa sajūtās. Negāžamies no vienas kājas uz otru, bet vienreiz vienu celu stumjam uz priekšu, vienreiz otru. Vienreiz vienu, vienreiz otru, 10 reizes ar katru kāju. Un ar laiku vajadzētu sākt just vaidziņus aizmugurē. Svars vienādi uz abām kājām. Vienreiz viens celīts, vienreiz otrs celīts. Es vienmēr mazliet jokoju par to, ka cilvēks lepns dzīvnieks un nolēma piecelties vertikāli. Un ieguņa pamatne ir plaukstas, burtiski plaukstas lieluma muskuļu grupa, kas tātad nes un notur visu to, kas mums atrodas mazajā iegurnī. Dzemdi, urīna pūsli, urīna izvadu kanāla maksti, taisno zarnu. Nu, lūk, un tā kā mēs tagad atrodamies vertikāli un šī ieguņa pamatnīte atrodas tieši pret gravitāciju, tad visas dzīves laikā šai mazajai muskuļu grupai ir jānotur viss un jāatbalsta visi mūsu iekšējie orgāni. Un tā skaitā jāspēj tolerēt katrs mūsu klepus, katrs mūsu šķaudiens, katreiz, kā mēs gardi sasmejamies vai paceļam kaut ko smagu vai pie kaut kādas eksplozīvākas kustības, piemēram. Nu, lūk, un sievietēm ir tas prieks un laime dzīves laikā iznēsāt bērniņu.
kas ir papildus slodze ieguņu pamats muskuļiem, un atkarībā no cilvēka dzīvesveida, tas dzīvesveids kaut kādā posmā, kas ir pēc jaunības lielākoties kļūst sēdošāks un mazāk kustīgs. Skaidrs, ka mēs likumsakarīgi, kad šie muskuļi kļūst mazāk tonizēti, mazāk aktīvi, un tad attiecīgi tās izmaiņas saistībā ar šo muskuļu vājumu arī var kļūt jūtamas. Ļoti bieži vien mēs tieši tāpēc šajā nodarbībā varbūt varēja redzēt ļoti daudz kustības uz rotācijām, uz kustību apjomu gūžas locītavās. Tās ir tādas kustības, kas mūsdienu cilvēkam bieži vien tajā ikdienā iztrūkst. Un tad attiecīgi mēs šajā nodarbībā kompensējam to iztrūkumu un tieši veicinam šīs kustības, kuras mēs bieži vien ikdienā neveicam. Mīkstā celītī, koršets muskuļus savākt un ar pretējo roku, ar labo roku liecos griežos, aizsniedz kreisās pēdas mazo pirkstiņu. Un augšā. Rotācija, plauksta pēda un augšā. Ar gadiem un pēc dzemdībām iegurņa pamatnes muskuļi kļūst vājāki, estrogēna līmenis krītas un mainās audu elastība. Vairāku bērnu piedzimšana, smagumu celšana, liekais svars vai pat hronisks klepus, viss tas palielina slodzi uz urīnpūsli. Un bieži vien sievietes par šo pieredzi nerunā. Labi, 10 reizes, baudam nesteidzoties. Sākumā vingrošana var šķist grūta, taču tā ir tik nepieciešama, jo kurš gan parūpēsies par mūsu ķermeni, ja ne mēs pašas. Īne šo nodarbību apmeklēja pirmo reizi, un šis izaicinājums bija tā vērts. Bet tomēr visgrūtāk bija izritināt to paklājiņu. Pēc tam jau tas aiziet, un tas ir jādara regulāri, bet vispār ir grūti. Man bija ļoti grūti to līdzsvaru noturēt un tā sevi iekoncentrēt un būt tādai uzmanīgai. Taču nevienmēr ar vingrojumiem pietiek. Dažkārt ķermenim nepieciešams papildu stimuls, lai muskuļi pamostos un atkal aktivizētos. Aptuveni 25 līdz pat 45% sieviešu vecumā no 20 līdz 80 gadiem sūdzās par urīna nesaturēšanu. Tomēr tas skaitlis var būt vēl lielāks, jo bieži vien sievietes kautrējas par to runāt. Un galvenokārt ir jāsaprot, ka par urīna nesaturēšanu nav jākautrējās vai jākaunās, bet gan ir jādodas pie atbilstošiem speciālistiem, lai to ārstētu. Šeit palīgā nāk fizioterapeits skaidrojums un remedina iegurņa pamatnes trenažieris ar vaginālo zondi Perfect PFI. Maigs, bet efektīvs instruments, kas palīdz sievietei sajust, kur tieši atrodas dziļie muskuļi un kā tos pareizi iesaistīt. Visbiežākie urīna nesaturēšanas veidi ir stresa urīna nesaturēšana, kas ir nevēlama urīna noplūde, piemēram, klepojot, šķaudot vai lēkājot, piemēram, pa batutu. Tāpat arī steidzama urīna nesaturēšana, kas ir steidzama vēlme urinēt, kuru grūti atlikt, un sievietes sūdzās šeit par urīna noplūdi vēl pirms paspēja uz tualeti. Galvenais iemesls urīna nesaturēšanai ir tieši iegurņa pamatnes muskultūras disbalans. Piemēram, iegurņa pamatnes muskultūra ir pārāk vāja vai tieši pretēji pārāk tonizēta. Un līdz ar to ir regulāri jātrenē iegurņa pamatnes muskultūra. Un tad var izmantot šādu trenažieri. Tas ir iegurņa pamatnes muskultūras trenažieris. Tā ir elektromuskulārā stimulācija. Jāsaka gan, ka tā ir invazīva metode, bet labā ziņa ir tā, ka šo trenažieru var izmantot katrs individuāli patstāvīgi mājās. Tad nav jāveic ārsta kabinetā. Kā notiek treniņš? Tātad savienojam vaginālo zondi ar trenažieri, ievietojam zondi vagināli, ieslēdzam trenažieri, izvēlamies atbilstošo programmu un arī pielāgojam intensitāti. Noteikti ir pirms lietošanas jākonsultējās ar ārstu vai ar fizioterapeitu, kas izvērtē katru gadījumu individuāli, pielāgo un arī apmāca šī trenažiera lietošanā. Diskrētais trenažieris sniedz precīzu bioloģisko atgriezenisko saiti un palīdz trenēt muskuļus arī tad, kad ar vingrošanu vai gribu vien nepietiek.
Šāds iekšējās muskultūras trenažieris gan nav aizstājies vingrošanai, bet gan drošs un gudrs palīgs ceļā uz muskuļu atjaunošanos un urīna nesaturēšanas mazināšanu. Ar zināšanām, pareizu treniņu un mūsdienu tehnoloģiju atbalstu mēs varam palīdzēt sev, mazināt simptomus, stiprināt iegurni un atgūt brīvību kustēties, smieties un dzīvot bez ierobežojumiem. Inga, un vēl viens tāds izaicinājums mūsdienās ir stress. Viens no biežāk dzirdētajiem aspektiem, kāpēc cilvēki jūtas slikti. Jā, dzīves temps ir, protams, nesalīdzināms, kāds viņš bija kaut vai 5-10 gadus atpakaļ, jā, viņš tikai pieaug. Un ir katram cilvēkam kaut kādas personības īpatnības, kā viņš aklimatizējās, jā, kaut kādiem jauniem apstākļiem. Un tā, bet zini, kas ir, es tev teikšu tā. Problēma sākās vai ir tur, kur ir ieeja, un viņas beigas ir tur, kur ir izeja, un izeja un ieeja ir viens un tas pats. Kā tu sev pielaidi to stresu klāt, tā tu viņu vari arī nepielaist sev klāt, jo tā psihiskā veselība prasa to treniņu, ja? Nu, ko te mēs ejam uz tām jogām, ja? Ko te mēs ejam uz tām klusuma meditācijām un tā tālāk, mēs gribam nokļūt saskaņā ar sevi, un domāt, runāt un darīt vienu un to pašu. Ja? Un tas ir tāds, prakses jautājums. Skaidrs, ka var būt arī tāds stress, ar kuru cilvēks netiek galā, un viņš nonāk kaut kur. Ja? Nonāk, trauksmē, depresijā, ja? Panikas lēkmēs un tā tālāk. Ja tā ir lieta, kura tādā veidā ar tādiem treniņiem nav pārvarama, protams, palīgā nāk, piemēram, medikamenti, tā skaitā arī homeopātija. Ja? Tur nav nekā tāda, ko nevarētu risināt. Bet mēs, Ingu, arī dzīvojam tik ļoti trauksmanā laikā, tik ļoti. Jā. Tu nezini, kas būs ilgtermiņā. Tavā priekšā ir ceļš, kur tu nezini, kur tas vedīs. Jā, bet kāpēc tev par to ir jādomā? Kas ir nākotne? Tu nezini, kas būs rīt. Ja? Tu nezini, nerunājot par to, kas būs nākamajā rudenī vai nākamajā pavasarī. Kāpēc tev par to ir jādomā? Domā, kas ir patreiz. Domā tagad. Te un tagad. Jā, stāsts par apzinātību. Jā, stāsts par apzinātību. Šeit un tagad. Kas būtu tavi spēka vārdi vai pat tādi ceļa vārdi dāmām, kas ir savā viduspārējā? Dāmas, ticēt sev. Man liekas, ka tas spēks, kas piemīt sievietei un kas vispār ir katrā sievietē, tas ir, manuprāt, nenovērtēts un neviens to nespēs novērtēt, ja to nespēs pašas dāmas. Ir jātic sev, savam spēkam, savai varēšanai. Paldies, Inga. Tev pateicībā, te ir maģijas pieskārieni no mūsu sadarbības partneriem. Paldies. Paldies. Mūsu atbalstītāja Rīga Plaza tev dāvina grāmatu Zvaigznā ABC izdoto. Tieši tā, garajiem Ziemassvakariem. Paldies. Un vēl tev būs žurnāla Santa gada abonements. Paldies, Santai. Tev paldies. Nākamajā raidījumā psihoterapeite Aina Poiša sirsnīgā sarunā par viduspārēju. Vai arī ir tādas lietas, kas ir transformējušās no skumjām par tādu dvēseles dziļumu? Man šitas patīk labāk, kad sievietes paliek viedas, nevis vecas. Dāmu projekts. Sievietēm 40+, STV 1. otrdienu vakaros.